Ģimenes uzņēmuma Zviedru cepura īpašnieks Edvīns Balodis stāsta, ka slēpošanas trasi savā īpašumā vairs neredz. Ja pirmos gadus viņi bija viena no apmeklētākajām trasēm un nezināja, kā tikt galā ar turistu lielo apmeklētību, tad vairāku jaunu trašu atvēršana lika izvērtēt, vai šo aktivitāti turpināt. Tad atvērās Riekstkalns, Milskalns, un viņi tomēr ir no Rīgas pusstundas braucienā. Mums ir 120 km, un mēs nevaram cerēt vairs uz to apmeklētību. Otrs ir, kad šodien slēpošanas inventāru pa kapeikām mēs varam dabūt arī veikalā lietot. Ja. Tad mēs bijām pirmie, mēs braucam uz Franciju pēc inventāra, vedām. Tāpat arī dabīgais sniegs vairs pēdējos gados nav, kas spiež pakalpojuma sniedzējiem sniegu ražot mākslīgi ar elektrību, stipri paaugstinot trases uzturēšanas izmaksas. Šobrīd Zviedru cepura apmeklētājus piesaista ar trošu nobraucienu Abaulaini. Pirmkārt jau, kad mums nav vajadzīga elektrība, tas ir tās pluss, vai ne? Un otrs ir, kad mēs varam braukt arī lietus laikā, ja, jo tās bremzes vispārējā sistēma strādā. Ja tik tu pats neesi slapjš, tā kā to var izmantot. Un tur bērni no 30 kg svara līdz opiem ar 120 kg. Šķiet dīvaini, taču Zviedru cepurai vieni no labākajiem gadiem bijuši tieši Covid laikā, jo visi pakalpojumi pieejami brīvā dabā. Te ir tik brīvi, te ir svaigs gaiss un te ir aktivitātes dažādas, un katram cilvēkam ir jāpamēģina dzīvē izbraukt ar trosi. Tās emocijas, kas tev ir tajā momentā, ir vienkārši vārdiem neaprakstāmas. Un ar rodeli, lai gan man ir bail, es uzskatu to, ka arī ar to katram cilvēkam vajadzētu izbraukt. Baudīt mieru, taču vienlaicīgi arī svinēt svētkus Zviedru cepurē nereti ierodas uzņēmumi. Tur sastopam arī GMT Beauty komanda, kur ar nepacietību gaida nobraucienu ar trosi Abaulaini. Šogad mums paliek 16 un mums būs ballīte. Katru gadu uzņēmums izvēlās kādu vietu Latvijā, kur atzīmēt šo īpašo gada dienu. Un mēs izvēlamies Latvijā tādas vietas, kur var uzzināt kaut ko jaunu, izjust kaut ko jaunu, saliedēt kolektīvu, parādīt saviem tuviniekiem, kā mēs strādājam un kā mēs atpūšamies. Šogad Zviedru cepura svin savu 25. jubileju, no kuriem vismaz 10 gadus tiek rīkotas sacensības. Šovasar tās tiks aizvadītas 31. augustā. Tepat tās ir sekretariāta vieta un sacensību vieta, vai ne? To mēs vēl nopļausim, nāks šķēršļi un vispārējais, jo elektrības un viss mums jau ir. Žēl, ka tik tuvu skolas dienai, daudz varbūt, kad skries pēc grāmatām un vispārējā, bet darīsim, jo skola jau sākās 2. septembrī. Neskatoties uz to, ka trošu nobrauciens Abaulaini šogad svin gada jubileju, īpašnieki jau prātā organizē nākamās izklaides programmas. Viena no tām ūdens nošļūciens pa kalnu, taču līdz tam Edvīns Balodis aicina pirmklasniekus 2. septembrī ierasties ciemos, lai izmantotu iespēju par brīvu iebraukt ar rodeli jaunajā mācību gadā. Nīceta Anna Stariņa, Sanita Liepiņa, Ģirds Grenovits, Artūrs Renholts, TV9 Pakalni.